Tā, labrīt vēlreiz, jā. Pulkstens ir 10:02, tātad sākam Preļnoda domes kārtējo sēdi. Lūgums, tātad jau pēc komiteju sēdes ir iesūtīti 4 priekšlikumi ar papildu jautājumiem. Priekšlikums būtu tātad iekļaut darba kārtībā. Tātad līdz ar to 28. punktu par līgumu par pakalpojumu sniegšanas atdzīves atkritumu apstrādi poligonā Cinīši noslēgšanu jaunā redakcijā. Vai ir kādi jautājumi par šo? Nav, tad aicinu balsot par iekļaušanu. Neiet? Tātad par 13 laikam, ja, tad tā ja Bitinas arī par. Tātad jautājums iekļauts darba kārtībā, paldies. Nākamais priekšlikums iekļaut darba kārtībā kā 29. punktu lēmumu projektu par atļauju Preļnoda domes priekšsēdētāja vietniecei Marotai Pļūdai savienot amatus. Vai ir kādi jautājumi? Tad aicinu tad balsot par iekļaušanu. Par 13. Jā, tad es jau pieskaitu. Tā iekļauts darba kārtībā, pārējām pie nākamā priekšlikums, kā 30. darba kārtības punktu iekļaut lēmumu projektu par telpu nomas līguma izbeigšanu. Vai ir jautājumi par šo? Nav, aicinu balsot. Pār 13 pret nav, atturās nav, paldies. Un 4. papildu jautājums, tātad priekšlikums iekļaut darba kārtībā 31. punktu lēmumu projekts par pabalstu piešķiršanu. Vai ir jautājumi? Nav, tad balsojam, lūdzu. Pār 13 pret nav, atturās nav, iekļauts darba kārtībā. Tā, paldies, kolēģi, tad pārējām pie darba kārtības ar papildu jautājumiem. Un tad atgādināšu, ka visi iekļautie darba kārtības jautājumi ir skatīti apvienoto komiteju sēdē. Tātad ja būs kaut kādi jautājumi vai debates, tad lūdzu, bet, visi virzīti uz domes sēdi ir. Tā, pirmais. Par grozījumiem Preļnoda pašvaldības nolikumā. Tad atgādināšu, ka tiek papildināts nolikums ar klientu apkalpošanas centru darbību. Tāpat arī priekšsēdētāja vietniecei papildus pienākumi izglītības joma. Komitejā šis
Lēmuma projekts atbalstīts. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā neredzu šobrīd, vai kāds debatēs vēlas? Arī neredzu. Tā, kolēģi, tad balsojam par pirmo lēmumu projektu. Tā neparādīja. Tad 13 par, pret nav, atturās nav. Paldies. Ja ir arī lūdzu, tad... Ja drīkst, kolēģi, man tādi jautājumi. Tātad piesakot šo nepieciešamību ieviest uz pilnu slodzi otro vietnieku, šobrīd tātad gribu pievērst šai izglītības jomai uzmanību, un man tad ir jautājumi, tad mums ir sācies jaunais mācību gads. Es līdz šim neesmu redzējis šīs tabulas par to, cik kurā no skolām ir klašu komplekti, cik katrās klasē ir bērni un tā tālāk. Šī informācija, dati, viņi kaut kur šobrīd ir mums novada domas resursos vai izglītības pārvaldes mājaslapā redzami. Tā, vai izglītības pārvalde mums ir, šie cipari ir izglītības pārvaldes pārziņā. Es šobrīd nepateikšu, vai viņi ir mājaslapā pieejami. Zagorska kungs, ja? Jā. Lūdzu. Cipari ir mājaslapā mūsu pieejami. Tur ir tabula, tāpat kā katru gadu situācija uz 5. septembri, praktiski jau 10. septembrī bija iekšā mājaslapā, tad tur visu var redzēt. Paldies, un ja šobrīd tātad ir norīkoti atbildīgie par šo, kā priekšsēdētājs nosakot, ka ir jāturpina vai jāpabeidz skolu reforma, tad gribētos kaut kādus grafikus un soļus, kā jūs to plānojat darīt arī no jūsu puses šobrīd, teiksim tā, šo informāciju saņemt, lai mēs arī varam attiecīgi gan datus redzēt, gan šajos procesos piedalīties. Kāds ir šis plāns attiecībā tad uz rīcībām šai ziņā, kas saistās ar mūsu skolu tīklu nākamajam gadam? Tā, ja tas ir man vai... Pārvaldes vadītājs. Jā, es varu pateikt, atbilstoši apstiprinātāju stratēģijai, tātad pie jebkuru skolu pārskatīšanas, reorganizācijas vai slēgšanas ir jāveido darba grupa, kur ir gan lēmēju varas, gan izpildu varas pārstāvi. Tad tas arī noteikti stratēģijas vienā no punktiem. Un es domāju, ka tuvākajā laikā, tad ņemot vērā stratēģijas dotos uzdevumus, šīs darba grupas tiks veidotas, jo būtībā laiks vēl ir pietiekuši, tātad 6 vai 3 mēneši līdz konkrētā lēmuma pieņemšanai par konkrētu skolu. Tātad viss ir procesā. Andrej, šī gada sākumā jūsu vadībā 2 darba grupas tika izveidotas. Viņas strādāja un nosacināja, ka nekas šai ziņā nav jādara, visam jāpaliek pa vecam. Tad priekš kā mums šobrīd vēlreiz jaunas darba grupas veidot? Es domāju, pirmkārt, šīs darba grupas nebija manā vadībā, pirmkārt, jā. Un otrakārt, tātad šīs darba grupas skatīja tikai 2 izglītības iestādes, un attiecīgi par šīm iestādēm ir darba grupas piedāvātais variants, bet tas neizslēdz arī vēlreiz precizējošos jautājumus risināt, jo darba grupas nedeva konkrētas atbildes par otro skolu un pamatskolu, tātad par telpu izmantojumu un tā tālāk. Es domāju, ka demokrātiski iztirzot šos jautājumus ļoti elementāri mēs varam risināt. Darba grupa piedāvājumi bija jau arī iepriekšējās domas sasaukumā, ja labi atceraties, sasaukumu nodot. Tā, paldies. Droši vien, ka pēc jaunā gada mēs veidosim vēl vienu grupu un skatīsim. Ir jautājums, tiešām par 1. un 2. pamatskolu apvienošanu, bet šis lēmums mums ir jāpieņem līdz 1. martam, un līdz tam mēs
apmeklēsim gan skolas, gan tiksimies ar kolektīviem un izrunāsim visus jautājumus, kas saistās ar šo procesu. Tā, labi, es saprotu, ka mēs varam iet tālāk. Tātad otrais darba kārtības jautājums par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Tātad bija 2 ģimenes ārstu iesniegumi ar lūgumu pagarināt termiņus neapdzīvojamo telpu nomai. Komitejā atbalstīts. Vai ir kādi jautājumi? Tā nav. Vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu. Tā, pirms balsošanas, tad tur Ārijam Vucānam ir kārtībā sistēma balsošanas? Tā, labi, kolēģi, tad sākam balsošanu pa otro darba kārtības lēmumu projektu. Tā, man rāda 12 par, viens nav piedalījies. Visi ir par 13, kur ir īstais rezultāts. Nu, jā, bet es... Tā, 13 ir par. Sistēmā rāda... Arī pa kuriem jautājumiem jūs bijāt pret vai atturējāties? Tā, nu mums tad jāpāriet uz roku balsošanu. Tā, trešais. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu. Tad jautājums skatīts ir apvienoto komiteju sēdē un lēmums bija piedāvājums izīrēt un slēgt attiecīgo dzīvojamās telpas īres līgumu ar Sijas Kujas M. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Debates. Nav, paldies. Tad balsojam par 4. Atvainos par 3. Tā, nu es saprotu, ka 13 par, pret nav, atturās nav. 4. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Tad ir 3 apakšpunkti. 4, 5, 6. Tātad 4.1 līdz 4.6 par ir
komitejā tātad atbalstīts anulēt attiecīgo personu deklarācijas. Vai ir kādi jautājumi par 4? Tā jautājumu nav, saprotu, ka vai debatēs kāds vēlas par 4? Tā, ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektiem no 4.1 līdz 4.6 tātad kopā. Lūdzu, balsojam. Tā, visi 13 par. Paldies. 5. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu projektam sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu paplašināšana Prēļu novadā. Tātad apvienoto komiteju sēdē mēs lēmām, ka ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanai sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Prēļu novadā. Tātad, vai ir jautājumi par šo? Tad atgādināšu, ka šeit līdzekļi tiek plānoti specializēto transporta līdzekļu iegādai sociālo pakalpojumu pieejamības paplašināšanai, tāpat mobilās brigādes specializētās automašīnas iegāda sociālo pakalpojumu pieejamībai un arī projektēšanas dokumentācijas izstrāde terapeitiskā dārza izveidei pie Labklājības pārvaldes. Vai ir jautājumi? Ja drīkst, tad varbūt par šī specializētā transporta aprīkojumu, jo tā cena, kas viņam ir 133 000, tad viņa ir pietiekoši liela, varbūt, lai tad visi saprot, kāpēc tāda cena ir. Varētu kāds paskaidrot šī aprīkojuma, teiksim, visu komplektu, kas tur būs. Tā, mums vai Labklājības pārvalde vai projekta autori? Specializētais, tieši iet runa par specializēto transportu, tātad šis specializētais transports ir paredzēts mērķa grupas pārvadāšanai, un tajā tātad varēs pārvadāt gan gulošas personas, gan attiecīgi arī cilvēkus ratiņkrēslā. Un ne tikai šīs te personas, bet arī viņu pavadāšās personas arī attiecīgi. Tātad tas ir buss, pārbūvēts buss, kurā tātad ir iespēja attiecīgi tātad ievietot šīs te personas vai nu ratiņkrēslā, vai nu gulošos. Paldies. Tā, lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi? Vai debatēs kāds vēlas? Nav. Kolēģi, tad aicinu par 5. darba kārtības lēmumu projektu balsot. Tā, 13 par, pret nav, atturās nav. Paldies. Skatām 6. darba kārtības jautājumu par apkures tarifa izmaiņām saražotajam siltumam Prēļu novada pagastu katlamājās. Tad apvienoto komiteju sēdē arī skatīts jautājums, tad tiek šobrīd apstiprināti izcenojumi apkurei tad atsevišķos pagastos. Lūdzu, jautājumus. Tā, Juris Erts, lūdzu. Labdien. Jā, komitejā arī šis jautājums tika jautāts.
Tur par to Vārkavas katlumāju, tur Vārkavas katlumājas tās izmaksas krietni vien ir atšķirīgas nekā pārējām katlumājām, un vai ir domāts par kaut kādiem priekšdarbiem vai arī rīcību, lai šīs izmaksas samazinātu? Jā, labdien, ir domāts un ne tikai par šo apkures sistēmu, bet arī par dažām citām, kas ir lauku teritorijās. Tā ir katlu mainīšana, jeb platības mazināšana vai kas Vārkavā tieši varētu būt? Vārkavas gadījumā tur ir ļoti maza platība, un tāpēc arī ir tāda cena uz šo apkuri. Nu jā, tur ir 4 kurinātāji, maza platība un arī tāda kurināmā patēriņš liels, līdz ar to tas tarifs ir liels. Nu šobrīd, ja runā par telpu mazināšanu, nu jā, bērnu dārza grupas paliek tukšas, bet tā māja šobrīd vismaz kaut kādā dežu režīmā ir jākurina. Protams, ka pavasarī mēs skatīsimies, tad lemsim, ko darīt ar šīm telpām tālāk. Bet šīs 3 mājas Vārkavas ciematā šobrīd ir jākurina. Bet tad granulu katla izvietošana varētu būt risinājums, ja kaut kas cits? Jā, tas varētu būt viens no risinājumiem, bet par to, lai paskatās speciālisti. Labi, paldies. Tā bija Ārijam, jā, Vucānam. Jā, kolēģi, man līdzīgs jautājums kā Jurim, tad skaidrs, ka tad plānos mums kaut kādā vidējā termiņā ir pārēja no šīs kudras, teiksim, briketēm, es saprotu, uz kokskaidu, bet ārpus tā tiešām, ja izpildirektors saka, ka ir kaut kas plānots, tad konkrēti citās no šīm lauku teritorijām, tad kas konkrēti uz kurām no katlu mājām, teiksim, tuvākajā laikā varētu būt kaut kādi piedāvājumi par rekonstrukciju, pārbūvēju, kaut kādu kurināmā maiņu? Pagaidām tikai izpēte un saprašu situācijas analīze. Tad, kad būs situācija izanalizēta, tad arī būs priekšlikumi. Tas varētu būt uz šī gada tā kā budžetu projektu, kas nākamam gadam, vai tas vēl ilgtermiņā? Kolēģi, es aicinātu izpēte un piedāvājums nenozīmē jau ieliktus, samainītus katlus vai mainītus kurināmā veidus, jo tas viss prasa lielus 10 un pat 100 tūkstošu brīžiem. Mums arī par Preļu saimnieku runājot ir jādomā, šī sezona vēl izvilksim, bet 3 šķeldas katli vismaz ir veci un tā, ka jāmaina. Ar apkures sistēmām mēs šobrīd pateikt tā, ka mēs tur kaut ko šobrīd izpēta analīze un tad piedāvāsim, jā, vai būs kredīti iespējas vai kaut kāds cits variants vai kādā projektā iesaistīties, jā, bet šobrīd to pateikt mēs nekādā gadījumā nevaram. Jā, Sandra, lūdzu. Es mazliet tikai papildināšu, ka šitajā minētajā tātad katlu mājā, kurā nosakās apkures tarifs, šobrīd ir tātad apkure tiek piegādāta pašvaldības iestādēm un pašvaldības ēkām. Tas šobrīd neskar iedzīvotājus. Jā, tas ir tautas nams Vārkavas un pagasta pārvalde bibliotēka, tur muzejs iekšā vēl un šīs visas, tās, pašvaldības iestādes, jā. Es varbūt arī papildināšu, ka mums ir apstiprināts šis kūdras katlu nomaiņas projekts, kuru visdrīzāk realizēsim, protams, pavasarī. Un tad varbūt varēs saprast tās katlu izmaksas, tās pielāgošanas izmaksas, un tad jau varēs skatīties arī kaut kur tālāk ārpus, citās teritorijās. Tā, paldies. Lūdzu, varbūt vēl ir jautājumi. Tā vairāk neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Nav, kolēģi, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
13. Tā visi par. Pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. Pārējām pie 7. darba kārtības jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sabiedriski nozīmīga projekta realizācijai. Tad komitejā arī dzirdējām ziņojumu. Tātad Riebiņu Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze lūdz papildus finansējumu līderu projektam. Tātad ir radušies sadārdzinājumi un papildus darbi. Līdz ar to lūdz papildus 5096,04 €. Tātad šī projekta pabeigšana realizācijai. Tā ka komitejas sēdā esam lēmuši paredzēt šos līdzekļus no pārējās ekonomiskās darbības. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Tā arī neredzu. Tad piedāvāju balsot par 7. darba kārtības lēmumu projektu. Tātad 13 par, pret nav, atturās nav. Paldies. 8. par projekta numur 5.1.1/25/25/036 Preļu novada patvērtņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem līdzfinansējumu. Tad komitejā arī atbalstīts jautājums. Tad vēlreiz atgādināšu, ka 155,764 € tiek, tā ir iezīmētā nauda no ERA fonda, un tad mūsu līdzfinansējums attiecīgi 31,719,49 €. 4 patvērtņu aprīkošanai un atbilstoši noteikumiem ierīkošanai. Tā lūdzu, Skaidrīta Uzuliņa, jā, jautājumu. Jā, man jau bija apvienotajā komitejas sēdē jautājums par to, kuras no patvērtnēm tiks aprīkotas. Sapratu, ka šis ir slēgtais jautājums. Man interesē, kā Jāņa Eglīša Preļuvās ģimnāzijas direktoris, tā kā vīzija nākotnē. Viena no patvērtnēm ir Jāņa Eglīša Preļuvās ģimnāzijas pagrabstāvs. Vai man jāsaprot, ka tiks veiktas kādas darbības arī manā izglītības iestādē, jeb šis finansējums uz citām patvērtnēm attiecas? Kaut vai tik daudz? Jā, es saprotu, ka šī ir slēpta informācija. Sanita var adreses nosaukt? Es nosaukšu objektus, laikam, adresēm, bet jā, tā ir Preļuvvalsts, tātad Jāņa Eglīša Preļuvās ģimnāzija. Tas ir tātad Celtnieku iela 10. kas ir pirmskolas izglītības iestāde Pasaciņā. Tā ir Preļu 2. pamatskola tagad, un Riebiņos tas ir kultūras centra pagrabstāvs. Un jā, visas šīs patvērtnes, tās bija prioritārās, kā tika saskaņots ar iekšlietu ministriju, jo mums bija iesniegts, protams, arī vairākas, un tas saraksts mums ir, un viņš tiks papildināts. Tātad, bet tika atbalstītas tieši šīs, un šis finansējums piešķirt, un tā kā visās tātad tiks šīs telpas pielāgotas, aprīkotas, tātad ar biotoaletēm, kur nav, kur ir ar ģeneratoriem, ar dažādiem instrumentiem, ar aptieciņām un tā tālāk. Un tas, ko es varbūt gribēju arī piemitināt, kad mēs noteikti, jāsaka tā, vai darba grupa jāsauc kopā vai kaut kas, bet burtiski pēc pagājušās nedēļas RACA sanāksmes tieši par šiem te patvērtnēm jau visiem projekti visā Latvijā ir apstiprināti, un tagad ir nepieciešams veikt iepirkumus. Un mēs lūdzām, vai nevar ministrijas kaut kādā veidā
jāsaka, šos procesus pātrināt visas Latvijas mērogā, lai vismaz to aprīkojumu, kas ir tiešām aprīkojums, nav kaut kāda būvdarba pielāgošanas, varētu ielikt teis katalogā, lai var iepirkt visu Latviju ātri un tiešām izdarīt to ātri. Un tās izvērtās diskusijas diezgan asas, bet pēc tā mēs uzreiz saņēmām 27. vēstuli. Tātad arī tādu paziņojumu, ka būs vēl Latvijai pieejami tātad 27,5 miljoni gandrīz tātad arī patvērtnēm, kas būs, un šoreiz neierobežots būs tā kā pagaidām finansējums pēc šīs vēstules, un mums līdz 25. novembrim ir jāpaziņo mūsu jaunais papildinātais patvērtņu saraksts. Atbilstība ir šī atkal tabuliņa, tātad kas, kurā vietā, tātad vēlreiz ir jāapsako laikam, varbūt kaut kas nav, kaut ko varam ielikt, jo patreiz viņi neierobežo mūs. Un 10. novembrī Rīgais seminārs mēs esam pieteikušies ar Intu Ruskuli, tā kā respektīvi, kas tur būtu jāizpildās, bet noteikti tad ir jāpārunā vēlreiz par papildu šīm patvērtnēm, jo patreiz ir tikai šīs 4, kuras, tā kā tie cilvēki, kas ir tur apzināti, ir kaut kādi 800 cilvēki, kas var maksimāli būt. Tā. Paldies par informāciju. Un saprotot, ka uz nākotni ir papildus finansējums, es jau šajā sēdē rosinātu izskatīt iespēju šos finansējumus ieguldīt kā papildus patvērtni Jāņa Iglīša Peļavās ģimnāzijas 2. pagraba telpai, kura ir, tādā diezgan nolaistā stāvoklī, bet ieguldot šos finansējumus mērķtiecīgi, mēs gan sakārtojam izglītības iestādes pagrabstāvu 2, jo dotajā brīdī kā patvērtne tiek uzskatīts tas pagrabstāvs, kurš ir renovēts, sakārtots un atbilstošs arī mācību procesam un vienlīdzīgi patvērtnē. Es aicinātu izskatīt iespēju, lai mēs varētu šo finansējumu vienlaicīgi izmantot gan kā civilās aizsardzības objektu, gan sakārtot izglītības iestādē vēl vienas telpas, kuras ir gaida rindā, ļoti gaida rindā, lai viņas tiktu sakārtotas. Paldies! Jā, paldies, Ārijas Lucāns. Kolēģi, man ir jautājums, patvērtņu jautājums, manuprāt, nekādā veidā nevar būt kaut kāda ierobežotas, pieejamības informācija, jo mums novadā, ir virkne daļēji atbilstošu telpu, un vairākas no viņām šobrīd arī ir nomarķētas kā patvērtnes iespējama apdraudējuma gadījumā, un man liekas, ka šeit tas nav kaut kāds pārpratums, ka te kaut kāds ierobežotas informācijas. Tas ir ļoti dīvains Cefulas lēmumā minēts teikums, kad no projekta pieteikuma, kas tika sagatavots un iesniegts, tur tika arī minēts šīs patvērtnes ar visām adresēm, ka tagad pie šiem precizējumiem, kur mēs iesniegsim šo domas lēmumu par līdzfinansējumu, lūgums izņemt adreses, jo tā esot tomēr ierobežota informācija, ko nedrīkst publiskot, jo tas tiks publicēts pēc tam mūsu mājaslapā, šis projekta kopējais apraksts, lai tur neparādās šīs adreses. Es nevaru... Te pašā laikā mums taču jābūt mājaslapā arī jau publicētām pieejamajām kaut vai daļai atbilstošajām patversmēm. Paldies arī par jautājumu. Mēs noskaidrosim. Nākam otrdien ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta apmācību lekcijas šeit civilās aizsardzības komisijai, bet šobrīd civilās aizsardzības plānā, tātad kurš jau ir apstiprināts kādu laiku atpakaļ, uz šīm arī patvērtņu adresēm un lapām apakšā stāv ierakstīts ierobežotas pieejamības informācija. Tā pašā laikā tas, protams, nav valsts noslēpums, un tādas lietas, bet šis ieraksts stāv. Tad, ja drīkst, mans vēl tāds, priekšlikums ir šobrīd, tātad, protams, konkrēti kaut kādi, šie nosacījumi, viņi ir jāpilda. Tā pašā laikā kopumā, kad darbs pie patvērtņu, pielāgošanas notiek, par to ir jāraksta, jāinformē sabiedrība, un mēs redzam, ka šis patvērtņu skaits tuvākajā laikā nebūs pietiekošs, sevišķi lielākajās mūsu apdzīvotajās vietās, sevišķi Preiļu pilsētā, un parādot, ka doma pie tā strādā, varbūt mēs vēlreiz arī kaut kādā veidā varētu pievērst iedzīvotāju uzmanību tam, kā arī viņu īpašumi arī ir, objekti, kuros par šo patvēruma jautājumu ir jādomā, un kaut kādā veidā tīpaši daudzas dzīvokļu mājās tās kop īpašumu biedrības, varbūt varētu arī atbalstīt, motivēt savus pagrabus sakārtot, un tos, kuri tiktu atzīti par
teiksim, atbilstošiem jau tam, ka tur vajadzības gadījumā var patvērtnis kaut kādā veidā atbalstīt vai no ar, teiksim, nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm vai ar citiem stimuliem. Paldies! Jā, paldies! Jā, par pārējām runājot adresēm, tad šai sarakstā ir vairāk kā 20, un droši vien, ka mēs otrdien sapratīsim tuvāk, kas ar šīm telpām un kādos laikas brīžos būtu jādara, un, kā jau Sanita teica, tad turpmāk būs pieejams arī finansējums no valsts. Cik un kāds viņš būs, to mēs šobrīd vēl nezinām, un cik un kādas varēs aprīkot, protams, ka mēģināsim šos darbus apzināt un arī attiecīgi tad veikt. Un to informāciju, ko drīkst, protams, ka dosim gan iedzīvotājiem, gan mājaslapās, gan arī deputātiem pirmkārt. Tā, Juris Erts, jā, vēl lūdzu. Jā, es gribēju varbūt pie debatēm vairāk par to. Pārējām pie debatēm, lūdzu. Ar to zināšanu vai nezināšanu man šķiet ir diezgan saprotami, kādēļ piesardzīgi ar to publicēšanu. Ar publicēšanu tas nozīmē, ka tu informāciju iegūst ne tikai mūsu iedzīvotāji, bet arī, jāsaka, atklāt iespējamais apdraudētājs. Un iespējami apdraudētāji mēs norādām precīzu sarakstu ar objektiem, kur ir patvērtnes, tad jūs paši varat saprast, kas notiek tālāk. Ja? Man šķiet, ka tās adreses tāpēc arī nav jārāda. Un tas, ka mēs apspriežam, varbūt tās nepubliski, un deputāti zina, un darbinieki zina, tas ir viennozīmīgi, un iedzīvotājiem arī tas pat dažādiem kanāliem būtu jānodot, bet ne jau likt sarakstus ar adresēm precīzām. Tā kā, tas ir, man liekas, ļoti normāli, ka to nevajadzētu publicēt. Labi, mēs aizgājām debatēs, kolēģi. Tad es lūgtu novada vadību tiešām precizēt šos nosacījumus, jo reāli apdraudējuma gadījumā jums ir iespējams labākā gadījumā 3 minūtes un 500 metri, līdz kuriem jūs varat nokļūt līdz šai patvērtnei. Vairāk laika nevienam nebūs. Ja cilvēki nezinās, uz kurien doties, tad jau visai šai arī būvniecībai, tad kāda ir nozīme, ja? Es ieteiktu 2 nedēļas atpakaļ. Man šķiet, ka varbūt daudzi no jums skatījās šo Latvijas LTV filmu par Somiju, par Helsinkiem, un tur šī te patvērtņu ierīkošana, pazemes ejas un tā tālāk. Es iesaku noskatīties. Viņi šo sāka jau pēc kara darīt. Un tas ir daudzu gadu desmitu rezultāts. Ja? Līdz ar to nav arī iespējams, ka mēs viena gada laikā aprīkosim tā, kā to vajadzētu. Tā, paldies par informāciju iedzīvotājiem un arī mums pašiem, deputātiem, darbiniekiem, visam. Tad šobrīd būs jāsniedz informācija par to, ka vajadzētu visiem būt pieejamai 112 lietotnē, tie, kas internetu lieto telefonos, mobīlajos, un tur parādās tuvākās patvērtnes. Protams, ka viņas ir nepietiekoši daudzumā un tam cilvēku skaitam, kas mums ir gan pilsētā, gan pagastos. Tā ka, protams, strādāsim, šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, un lai piesaistītu arī valsts un Eiropas finansējumu, lai varētu pēc iespējas vairāk aprīkot un izdarīt. Tā, labi, kolēģi, paldies, bet šobrīd aicinu atbalstīt 8. darba kārtības lēmumu projektu. Aicinu balsot. Tātad 13 par, paldies. Pārējām pie 9. darba kārtības jautājuma par Preiļu novada turisma attīstības un informācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Tātad sakarā ar to, ka Preiļu muižas pils komplekss ir nodots eksploatācijā, turisma informācijas centrs un attīstības centrs lūdz apstiprināt 2
divu pakalpojumu maksas cenrādi. Tad tas ir Prēļu mūžas komplekss un parka izzināšana gida pavadībā, grupai līdz 15 cilvēkiem 25 eiro, grupai no 16 cilvēkiem 2 eiro no personas. Un otrs ir Prēļu mūžas komplekss un parka izzināšana kāzu viesiem ar Prēļu taids gidiem grāfu Borhu Tārpos, tad 50 eiro neatkarīgi no personu skaita. Komitejā ir atbalstīts šis. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav? Vai debatēs kāds vēlas? Tā neredzu. Tad aicinu balsot par 9. lēmumu projektu. Tā, man tagad arī tai rāda 12 par. Es par. Atvainojos. Jā. Tad par, tad 13 par. Jā, lūdzu. Es mēģināšu savienot, pārlikt no lapas uz lapu to balsojumu, bet jā. Tad mums ZZ datam jāprasa atlaida nākamam gadam par šo nērtību. Tā, labi, kolēģi, pārējām tad pie 10. jautājuma, tad par grozījuma veikšanu Prēļu novada izglītības pārvaldes pārraudzību esošās izglītības iestādes Prēļu novada bērnu jauniešu sporta skolas darbinieku amatu un mēneša algu sarakstā. Tad jautājums skatīts un atbalstīts apvienoto komiteju sēdē. Mēs tad balsojam par to, ka sakarā ar lielu pieprasījumu palielināt fizioterapeita likmi sporta skolā no 0,5 uz 1 likmi tad ar šī gada 1. novembri un pagaidām līdz 31. decembrim. Vai ir jautājumi par šo? Tā, ja jautājumi nav, vai debatēs kāds vēlas par šo? Tā, neredzu pieteikumus. Tad kolēģi aicinu balsot par 10. lēmumu projektu. Tā 13, visi par, paldies. Nākamais 11. par grozījumu veikšanu Prēļu novada izglītības pārvaldes pāraudzībā esošās izglītības iestādes Jāņa Eglīša Prēļu valsts ģimnāzijas darbinieku amatu un mēneša algu sarakstā. Tātad komiteju sēdē mēs balsojam par to, ka palielināt par 1 likmi apkopēju likmju skaitu valsts ģimnāzijai. Pēc pārunām ar atsevišķiem citu skolu direktoriem un tad Maruta Pļūda ir iesniegusi priekšlikumu, ka uz to grīdu atbilstošo kvadrātmetru skaitu tad mums vajadzētu 0,75 likmes šobrīd. 0,7. Tā priekšlikumā ir tātad 0,70. Lūdzu, kolēģi,
Tātad vai ir jautājumi par šo? Jā, lūdzu. Tātad, labdien, ir mums iekšējā noteikumi par Preiļu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slocēm, ko finansē no pašvaldības budžetā. Un saskaņā ar šiem noteikumiem arī tika precizēts lēma projekts, un ar direktori esam šo jautājumu pārunājuši, tā kā viss ir sagatavots atbilstoši nolikumam. Paldies. Skaidrī, tev uzliņa. Jā, paldies. Tiešām ir saskaņots pārunāts un grīdas segums. Tas ir tas princips, pēc kā tiek aprēķināta slodze tehniskajam personālam, tieši apkopējai. Es šodien gribēju tikai precizēt apvienotās komitejas sēdē izskanējušo informāciju, jo vēlos precizēt. Ratinieka kungs izskaidroja pagājušajā reizē, ka Pelēču pamatskolē, kas tagad ir struktūra vienība, Preiļu pirmās pamatskolas, pagājušajā mācību gadā tika, es saprotu, laikam šajā gadā varbūt, tika nevienlīdzīgi principi nodrošināti tehniskajā personālā apkopēju likmēm. Ratiniekungs apgalvoja, ka vienam apkopējam Pelēču pamatskolā, saukšu tā to, ir piešķirt 1400 kvadrātmetri. Man bija laiks izskatīt gan budžeta pozīcijas, gan kvadrātmetrus, un es vēlētos precizēt šo informāciju, lai sabiedrībā neaizietu melīga informācija. Tātad Pelēču pamatskolai ir 3 apkopējas likmes, un vienai apkopējai ir 800 kvadrātmetru teritorija. Lūdzu, atbildam par saviem vārdiem. Paldies. Jā, es gribu papildināt, tātad, tā kā mēs arī apvienotajā komitejā runājām, ka pie budžeta šīs visas likmes tiks izskatītas, pārskatītas. Jā, tas arī tika runāts pagājušā apvienoto komiteju sēdē. Paldies, jā. Jā, ja drīkst atbildēt. Jā, lūdzu. Šobrīd es sapratu, ka tas bija adresēts man. Es arī atbildēšu, varu paskaidrot, kā notika šo likmi sadalīšana. Pelēču pamatskolā, atšķirībā no citām skolām, nebija iespējams. Mums nav tāda štata vienības kā ēkas dežurants vai dežurējoša apkopēja atšķirībā no tām citām. Un mums bija pārunas ar vadību šeit ar izpildirektoru un toreiz domes vadītāju par to, ka tas nav normāli, kā tiek apmaksātas tikai 2 likmes, kas faktiski nodarbojas ar ikdienu vakarā, nāk un apkop tīra šīs te telpas. Tāpēc tika atrasts kompromiss, kā mums tiek piešķirta papildus likme, lai varētu nodrošināt dienas dežuranta šo te darbību. Pretējā gadījumā es arī biju draudējis, ka es pats ņemšu rokās slotu un lupatu un slaucīšu gaiteņus, jo nav iespējams tādu daudzumu vienam cilvēkam normāli satīrīt. Tāpat man arī bija pretenzijas pret šiem koeficientiem, jo klases ir jākop neatkarīgi no tā, vai viņai ir 5, 10 vai 25 skolēni. Un tā būtu dīvaini, ka vienā skolā, apkopēji dara atšķirīgu darbu, tā ir diskriminācija. Diemžēl tolaik man neizdevās panākt šo te izmaiņu. Es tā ceru, ka mēs turpmāk rosināsim, lai šāda diskriminēšana norma nebūtu, jo ir pilnīgi vienalga, vai pa gaiteni pārvietojas 5, 10 vai 25 skolēni, šis gaitenis ir jāmazgā. Un būtu dīvaini, ja vienā skolā maksā piešķir lielāku likmi tikai tāpēc, ka pa gaiteni ir 25 skolēni, nevis 5. Pieņemsim tā. Un šajā gadījumā šīs te likmes reāli Pelēču skolā strādā 2 apkopējas, kuras nāk pēcpusdienā un kop telpas, un ir viena apkopēja, kura veic dienas dežuranta pienākumus, kop toaletes. Starp citu šajā te nolikumā, kur jūs rakstat, arī nav iekvertas toaletes. Par to arī bija runa, ka toaletes taču arī ir jākop kādam. Tas ir jādara pēc katra starpbrīža, un šajos normatīvojos aktos ir tikai kvadratūra, bet netiek ņemts toalešu skaits un viss pārējais. Šīs debates bija, diemžēl man neizdevās pierādīt iepriekšējai domē savu taisnību, un tā arī palika. Un, tas bija tāds kompromiss, ko mēs panācām, ka lai tomēr tiktu nodrošināts arī ēkas apkopšanas process. Jā, viņš varbūt nav neatbilst gluži normatīvam, bet tas bija tāds veids, kā diskusiju rezultātā tapa saprātīgs lēmums, lai Pelēču skolu ikdienā varētu sakopt. Paldies. Paldies, kolēģi. Tad es atļaušos rezonēt uz to. Es šobrīd sadzirdu to, ka no vienas puses bijušais direktors apgalvo, ka viņiem tika piešķirts papildus vairāk nekā pienācās pēc nolikuma, un tajā pašā laikā viņi vēl aizvien jūtas tā kā diskriminēti.
Tas ir jūsu vēstījums. Otrakārt, jau drīz būs pusgads, kā vecais stāsts ir beidzies. Vai šobrīd ir kaut kādas izmaiņas panāktas, ka tur ir vairāk piešķirts jaunajā šajā salikumā? Un šajā Es domāju, ka uz budžeta izskatīšanu es noteikti ierosināšu šos te priekšlikumus. Tāpēc, ka mēs esošā budžeta ietvaros mēs šobrīd nevaram neko daudz grozīt, bet uz nākošā budžeta izskatīšanu es noteikti rosināšu izmaiņas šajos noteikumos viennozīmīgi. Jūs varat grozīt visu, ko jūs uzskatāt par vajadzīgu. Tas, ka jūs neuzskatāt par vajadzīgu, nenozīmē, ka jūs nevarat to grozīt. Tā, paldies, kolēģi. Es aicinātu pieturēties pie izskatāmajiem lēmumu projektiem un šīs diskusijas varbūt tiešām atlikt tad, kad mēs skatīsim budžetu vai šo te nolikumu pa jaunu, pieaicinot izglītības pārvaldi un arī iestāžu vadītājus. Tā, šobrīd aicinu tad balsot par sagatavot to priekšlikumu, tātad piešķirt 0,7 papildus likmes līdz no 1. novembra līdz 31. decembrim. Lūdzu, balsojam. Tā, mirklīti. Jā, aicinu balsot. Tā, man tagad jārāda. Paldies. 13 par, pret nav atturās. Paldies. Tā, un tagad balsojam par pašu lēmumu projektu ar šo priekšlikumu. Otrais lēmumu projektā tiek iekļauts šis priekšlikums. Tātad iepriekš mēs balsojam par priekšlikuma iekļaušanu šajā lēmumu projektā, un tagad otrais balsojam par attiecīgo lēmumu projektu ar labojumu. Tā, es saprotu, ka visi pār abos balsojumos ir. Tā, paldies. Jāprasa ZZ datam atlaides. Jā. Labi, paldies. Tad pārējām pie 12. Par nodomu protokola noslēgšanu un pašvaldības finansējuma piešķiršanu. Tad komitejā šo atbalstījām, iet runa par Pliča kunga iesniegumu, Latgales fotogrāfu biedrības vadītāja iesniegumu paredzēt 2027. gada budžetā 1000 eiro, tātad fotokonkursa Jāņa Glezda balva organizēšanai. Kāpēc šobrīd Pliča kungs 2 gadi uz priekšu lūdz, jo tas konkurss tātad ilgs no nākamgad, aiznākamgad, lai fotogrāfi varētu jau šīs fotogrāfijas tātad uzņemt un pēc tam piedalīties konkursā. Tāpēc šobrīd aicinājums ir paredzēt tā gada noslēguma konkursa organizēšanai. Komitejas sēdēs tika atbalstīts. Vai ir jautājumi? Tā neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Nav arī. Tad aicinu balsot par 12. lēmumu projektu.
Tā, man atkal rāda 12 par. Kā tur īsti? Tā, visi 13 par. Paldies. Labi, turpinam. Paldies par balsojumu. 13. Par neapdzīvamo telpu. Tirgus laukumā 1 Preļos, Preļu nomu un ar telpu lietošanu saistīto maksājumu atlaides piemērošanu nodibinājumam Vidus Latgales pārnovadu fonds. Tad jautājums skatīts komiteju sēdē. Priekšlikums bija tātad iznomāt telpas, noteikt telpu nomas maksu 61,98 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļu un atsevišķi vēl nomas maksu nodibinājumu jāveic maksa par elektroenerģiju un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Un nākamajā, tas ir 5. apakšpunktā, tad attiecīgi mūsu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem tad paredzēt 50% atlaidi uz gadu no 1. novembra šī gada līdz nākamā gada 31. oktobrī. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu pieteikumus. Aicinu balsot tad par sagatavoto lēmumu. Tad 13 par, pret nav, atturās nav. Paldies. 14. Par dibinātāju pārstāvju izvirzīšanu Preļu novada izglītības iestāžu padomēs. Tad komiteju sēdē skatīts jautājums. Attiecīgi deputāti tad ir izteikuši savas vēlmes un tad komitejā ir piedāvāts pārstāvēt attiecīgās izglītības iestāžu padomes deputātiem. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu 14. darba kārtības punkta. Par. Tā 1 atturās. Kaut kas nepiedalījās. 13 tad par. 1 atturās. Tā lēmums pieņemts. Paldies. Attur. Nē, 1 atturās. Es, kolēģi, atturējos, jā. Bet tur tā, tas tā. Tad, kad nospiež uz jautājumu, tur, kur darba kārtība, tad tur parādās tā tabula pareizāk balsojuma, tad... Tā, paldies, kolēģi, tātad pieņemts pārējiem pie 15. Komitejā
skatīti jautājumi 15.1, 15.2 un 15.3 tad par kustamās mantas attiecīgi pļāvēju, Stiga Park Pro, automašīnas, kravas sūkņu iekārtas, Gaspies 3A un pasažieru kvadricikla. Tātad piedāvājums rīkot izsoli, tātad nosakot attiecīgās sākuma cenas 15.1, 15.2, 15.3. Vai ir kādi jautājumi par šo? Komitejās atbalstīts. Tā, neredzu jautājumus. Vai debatēs kāds vēlas? Nav. Tad aicinu balsot. Pār 13, pret nav, atturās nav. Paldies, vienbalsīgi. 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tad komitejā skatīts jautājums un tad priekšlikums bija atbalstīt šo te apstiprināt Preļnoda pašvaldības nekustamā īpašuma ar attiecīgo kadastra numuru čakstes tātad atsavināšanas izsoles rezultātus un slēgt pirkuma līgumu. Vai ir jautājumi par 16. Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Arī nav. Tad balsojam par 16. lēmumu projektu. Tad 13 par, pret nav, atturās nav. Paldies. Pārējām pie 14, atvainojos 17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Komitejā skatīts jautājums 17.1 par nekustamā īpašuma Purvaine, 17.2 par nekustamā īpašuma Miķeļi, 17.3 par nekustamā īpašuma Baganiškas, 17.4 par nekustamā īpašuma Puzuri un 17.5 par nekustamā īpašuma Sanitāri, tātad nodošanu atsavināšanai. Attiecīgās summas, sākuma cenas ir tātad jums pieejamas lēmumu projektos. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā neredzu pieteikumus. Vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu. Tad aicinu balsot par 17.1 līdz 17.5 kopā. Trīspadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies. 18. Par pašvaldības dzīvokļu īpašuma Kavaļevska ielā 3.2 Vārkavā, Vārkavas pagastā Preļnodā nostiprināšanu zemes grāmatā. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu pieteikumus. Tad balsojam par 18. lēmumu projektu.
Tā, 12 par, tātad 13 par, pret nav, atturās nav. Paldies. 19. Tad 19. Punktam ir 2 apakšpunkti, 19.1 par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 72.1 atsavināšanu un 19.2 par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 30/1 Preļos atsavināšanu. Tad komitejā ir atbalstīti par šo dzīvokļu atsavināšanu un attiecīgi arī kārtība samaksas. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Debatēs kāds vēlas? Tā nav. Tad aicinu balsot par 19.1 un 19.2 kopā. Pār 13 pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. 20. Tad 20. ir par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Un ir vairāki iesniegumi, kas komitejā tika skatīti. Tad no 20. Tad 21.1 līdz 21.12. Ja, tad vai atvainojos? Atvainojos. Tad 20. par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību 20.1 un 20.2. Tad 2 iesniegumi. Komitejā ir apstiprināts uzņemt rindā šīs personas. Vai ir kādi jautājumi? Vai debatēs kāds vēlas? Nav. Tad aicinu balsot par 20. Pār 13 pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. 21. Tad 21. ir par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Un šeit ir attiecīgi no 21.1 līdz 21.12. Visur ir pagarināti tikai uz atšķirīgiem laikiem. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Tad es vienīgi piebildīšu, ka te ir uz līdz 30. novembrim pagarināts. Jā. Ja drīkst, tad jūs šo minējāt, tad mēs regulāri nepagarinām uz šo pusgadu laiku, tad ir kaut kādi iemesli, ir plāni tomēr mainīt viņam šo dzīves vietu. Kāpēc? Jā, būs turpinājumā cits priekšlikums, bet tā, es tad aicinu balsot par 21.1 līdz 21.12 par sociālo īres līgumu pagarināšanu. Lūdzu, balsojam.
Tātad 12 par, 1 nepiedalās. Tā, nu tad man rāda sistēmā, ka 12 ir pār un 1 nav piedalījies. Tā, pieņemts, paldies. 22. par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dievamo platību. Ir 2 iesniegumi, 22.1 un 22.2 apakšpunktos komitejā bija lēmums uzņemt tātad abas personas rindā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tad jautājumu nav. Vai debatēs kāds vēlas par šo? Arī neredzu. Tātad, kolēģi, balsojam par 22. tad darba kārtības jautājumu. Pār 13, pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. 23. par pašvaldības dzīvojamas platības piešķiršanu. Tad komitejā skatīts jautājums un priekšlikums ir piešķirt personai dzīvojamo platību Pelēču pagastā Liepielā numur 8. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Arī nav. Tad, kolēģi, balsojam par 23. Pār 13, pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. 24. Tātad par pašvaldības dzīvojamas platības īres līgumu pagarināšanām. 24.1, 24.2, 24.3, 24.4. Tātad visos gadījumos lēmumu projekti ir pagarināti attiecīgās dzīvojamās platības īres līgumus. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Arī nav. Tad aicinu balsot par 24. darba kārtības jautājumu sagatavotajiem lēmumu projektiem. Tā, nu vai atkal pareizi rāda 12 par, 1 nav piedalījies. Tā ir, ja? Jā. Paldies, tātad lēmuma projekts pieņemts. 25. par medību tiesībām. Biedrības medību klubs Sābra iesniegums izskatīts un komiteju sēdē un tātad atbalstīts slēgt līgumu par medību platību izmantošanu. Lūdzu, vai ir jautājumi?
Tātad neredzu. Vai debatēs kāds vēlas par šo jautājumu? Nav arī. Aicinu balsot tad par 25. Par 13 pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. 26. Tātad komitejā mēs skatījām un balsojām par tiem piedāvātajiem kandidātiem, tātad, kam piešķirt apbalvojumu godazīme par nopelniem Preļu novada attīstībā, tāpat arī kam piešķirt apbalvojumu atzinības raksts. Tātad šobrīd ir saņemts Marutas Plivdas, priekšsēdētāja vietnieces priekšlikums, ka piešķirt naudas balvu, tātad eiro 100 apmērā katram nominācijas atzinības raksts saņēmējiem un katram goda zīmes par nopelniem Preļu novada labā saņēmējiem. Tā, es varbūt Maruta tad pāris vārdos lūkšu paskaidrot. Jā, tātad mums saskaņā ar nolikumu, tātad saskaņā ar Preļu novada pašvaldības noteikumiem par Preļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību ir noteikts, ka tātad atzinības raksta saņēmējiem līdzi iet arī tātad prēmijā līdz 100 eiro apmaksā. Un savukārt augstākam apbalvojumam, kas ir tātad goda zīme par nopelniem Preļu novada attīstībā, šāds finansējums netiek piešķirts. Un, ja kolēģi atbalsta, tad ir priekšlikums, ka arī tātad goda zīmes saņēmējiem par nopelniem Preļu novada labā arī piešķirt šo naudas balvu 100 eiro apmērā. Un vēl papildināšu, es ceru, ka Ilze atnāks, tātad būs izmaiņas, tātad ir katram sagatavotajā lēmuma projektā ir arī paskaidrojums, par ko saņem apbalvojumu persona, būs dažas izmaiņas protokolā, tīri teksta redakcionālas izmaiņas. Vai nav iebildumu, ka šādas izmaiņas tiks veiktas? Tā, lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Andris Pastars. Jā, man liekas, ka priekšlikums ir labs, bet vajadzētu, varbūt, ja nolikumā jau ir noteikta arī naudas prēmija atzinības raksta saņēmējiem, tad tas, laikam, mums nav jāapstiprina šodien tad tikai par to naudas prēmiju, teiksim, goda zīmes saņēmējiem. Es gribēju papildināt, ka pašlaik nolikumā nav paredzēts šī te naudas summa arī goda zīmes saņēmējiem. Nezināšu teikt, vai šāda naudas summa varētu šogad arī budžetā tikt kaut kur atrasta. Es tātad sagatavot lēmumu projektu saskaņoju ar pašvaldības ekonomistiem, un šie finanšu līdzekļi sadaļā tātad pārējā ekonomiskā darbība ir. Ļoti jauki. Jā, priekšlikumā otrais punkts ir finanšu līdzekļus, tātad 1680 paredzēt no budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Un par tiem paskaidrojumiem Ilze varbūt pateiksi, kā tātad būs izmaiņas. Jā, tātad gribu informēt, ka lēmuma projektā par atzinības rakstu un goda zīmi piešķiršanu ir nepieciešams veikt nelielas izmaiņas nominantu aprakstu formulējumos. Izmaiņas attiecas tikai uz tekstuālo daļu, ir precizēti atsevišķi teikumi, lai tie skaidrāk atspoguļotu personu ieguldījumu un darbības nozīmi. Un izmaiņas nemaina priekšlikuma būtību un neietekmē nominantu sarakstu vai apbalvošanas veidus, bet tātad izmaiņas nepieciešamas 1.1 šajā te apakšpunktā, 1.3, 1.5 un 2.6. Vai man iepazīstināt ar pašreizējo formulējumu vai sekretārei pēc tam?
Nu, tas ir, es saprotu, pēc iesniedzēju lūguma, un tāpēc es domāju, ka šobrīd mēs konkrēti noformulēsim tie, kas ir iesnieguši apbalvošanai, tie arī lūdza nedaudz pamainīt tos tekstus. Pārfrāzēt ir šo te par ko tiek piešķirts apbalvojums. Ārijas lūdzu Vucāns jautājums. Jā, paldies. Es tad pievienošos Andrim Pastaram, kolēģi. Preiļu novada doma šobrīd strādā, darbojas un arī visus lēmumus pieņem atbilstoši pastāvošajiem nolikumiem. Šobrīd no deputātas Marutas Pļūdas ir ienācis priekšlikums, kuram konceptuāli es piekrītu. Ja mēs tātad Preiļu novada apbalvojumus, kuru nozīmīgums ir tad 3 pakāpēs goda pilsonis, goda zīme un atzinības raksts, sākam kaut kādā veidā sasaistīt ar finansējumu. Tātad tas ir iespējams, un šādu nolikumu izmaiņas es pieļauju, ka deputāti arī nobalsos, jo arī, pieņemsim, goda pilsonim izvirzītie mūsu līdzcilvēki nevienmēr ir materiāli ļoti labi situēti, bet tad man ir priekšlikums tā kompleksi un sistēmiski šo jautājumu virzīt uz priekšu, un tas nozīmētu, ka, teiksim, goda zīmē, acīm redzot, būtu jābūt arī finansiāli ar lielāku finansējumu atbalstu nekā atzinības rakstam, savukārt goda pilsonim tad būtu jāpiešķir lielāks, teiksim, kaut kāds arī mantiskais, naudiskais balva par iepriekšējiem. Tāpēc es teiktu, ka veicam izmaiņas uz priekšu un turpmāk tad attiecīgi tiešām arī nopietnāk arī varbūt pie šīs izvirzīšanas strādās, teiksim, visi mūsu iedzīvotāji, teiksim, biedrības un pārējie, jo tam tiešām ir nozīme arī finansējumam. Bet šajā gadījumā es atturēšos, jo izraujot, teiksim, vienu atsevišķu šo, vai mēs stipri palabosim vai izlabosim šī gada apbalvošanas šo finansiālo, teiksim, kārtību. Jautājums man tāds ir atklāts, es atturēšos par šo. Paldies. Jā, tad tiek plānots pārstrādāt Preiļu novada pašvaldības noteikumus nākotnē, un noteikti kādā no tuvākajām sēdēm arī būs priekšlikumi. Ir idejas, un tad viņas tiks iestrādātas noteikumos. Tā, paldies, kolēģi, vai debatēs kāds grib? Tātad šobrīd, vēlreiz atkārtošu, šobrīd mēs balsosim par priekšlikuma tekstu. Tātad tas nozīmē, ka šobrīd atšķirībā no komiteju sēdes tātad tiek papildus piedāvāts arī 100 eiro katram no 5, tātad kā balvu, katram no 5 godazīmes saņēmējiem, un tā kā tas nav nolikumā un tie nav mūsu darbinieki, tad šobrīd tiek piemērot arī nodokļi. Līdz ar to tā kopējā summa, kas komiteju sēdē bija kā otrais apakšpunkts pie finansēm, tad nevis 1000, bet 1680 paredzēt no pārējā ekonomiskā darbība. Tā ka šobrīd balsojam par šo vispār priekšlikumu, vai mēs viņu iekļaujam lēmumu projektā. Uh, 12 par, pret nav, atturās nav. Paldies. Tad ir iekļauts. Atvainojos, atturās 1, pret nav, atturās 1, par 12. Un tātad tagad balsojam par lēmumu projektu ar šo te jauno priekšlikumu. Uh, 11 par, pret nav, 2 atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. Tātad 27. Sociālā dzīvokļa statusa piešķiršana un dzīvumās platības maiņa.
Tātad 27.1 ir priekšlikums piešķirt sociālā dzīvokļa statusu Preļu novada pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim, kas atrodas Mehanizatoru ielā 8.3. Un 27.2 ir tātad priekšlikums apmainīt personai dzīvojamo platību Daugavpils ielā 11.3 uz sociālo dzīvojamo platību Mehanizatoru ielā 8.3. Lūdzu par šiem jautājumus. Tā saprotu, ka nav. Vai debatēs kāds vēlas? Tā arī nav. Tad kolēģi aicinu balsot par 27.1 un 27.2 kopā. Par 12 viens nav piedalījies, man rāda, ja? Par visi? Tā Skaidrīta Grigala arī par. 13 par, tātad pret nav atturās, nav pieņemts. Paldies. 28. Tad par līguma, par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apstrādi poligonā Cinīša noslēgšana jaunā redakcijā. Tad došu vārdu ziņojumam Aldim Džeriņam, izpildirektoram. Lūdzu. Jā, tātad pašvaldība iepriekš jau bija lēmusi par attiecīgā līguma slēgšanu, un līgums tika noslēgts, un arī, bet šis līguma noslēgšanā ir saistīta ar SIA ATSO piedalīšanos Eiropas projektos un iesniedzot projekta pieteikumu. Tika pievienot arī līgumi, kas ir noslēgti ar attiecīgām pašvaldībām, kas ietilpst ATSO, un CFLA izteica iebildumus un lūgumus veikt precizējumus šajos jau noslēgtojos līgumos. Un tie ir saistīti, tātad visā tekstā tiek izslēgti vārdi, kas saistīti ar apglabāšanu, jo pēc normatīviem aktiem poligonu šobrīd veic apstrādi. Un vēl līgumā ir precizēti arī Eiropas Savienības projektu nosacījumi par apliecinājumiem un dokumentu glabāšanas termiņu prasībām. Un līdz ar to ATSO lūdz tātad akceptēt šo jauno līguma redakciju, kas tātad, ja deputāti lems par parakstīšanu, tātad tiks piesniegta klāt pie projekta pieteikuma. Paldies. Tā jautājumi. Lūdzu, Andris Pastars. Jā, man ir jautājumi. Viens jautājums, teiksim. Vairāk, jā. Teiksim, ja viņi pārstrādās šos atkritumus, Cinītis, jā, tad kāda vai nepaliks lētāka, es saprotu, viņi šķiros un pārstrādās, un arī apglabās noteikti. Vai nepaliks lētāka arī atkritumu šī nodošana? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tur nav bijušas nekādas izmaiņas, un tur ir rakstīts, ka tie pašvaldībai, man liekas, 21. punktā, ir jāslēdz līgums par atkritumu apglabāšanu. Tas ir, teiksim, tur nekas nav mainījies. Vai mēs varam, teiksim, šo likumu apiet un rakstīt kā pārstrādi, vai arī būtu labāk jāraksta pārstrāde un apglabāšana? Šeit es varu atbildēt tikai to, ka šī līguma redakcija ir saskaņota ar Centrālā finanšu līguma aģentūru, SIA ir saskaņojusi un tiek lūgta tieši šādā redakcijā. Jā, bet likums nosaka slēgt līgumu par apglabāšanu. Tā, nezinu, es šo jautājumu
Es zinu, ja CFLA ir lūgusi tieši to par apstrādi. Tā, ka vispār poligons nodarbojas tātad ar dažāda veida atkritumu pieņemšanu. Daļa atkritumu tiek pārstrādāta, daļa atkritumu tiek apglabāta. Nu, tā ka likuma norma tā kā nebūtu pārkāpta. Nē, bet vienkārši tā ir rakstīts. Un tas otrs jautājums par to, jā, ja viņi pārstrādā, teiksim, jā, vai atkritumu nodošana nepaliks lētāka? Baidos, ka nē. Dabas resursu nodoklis diez vai samazināsies, un arī mūsu pašu izdevumi tātad vešanai nesamazināsies, tā ka atkritumu droši vien apsaimniekošanas tarifs lētāks nepaliks. Tad man jautājums arī varbūt paralēli, vai mēs Preļos šķirojam atkritumus? Ņemot vērā, jūs taču visi esat redzējuši konteinerus šķirot atkritumu. Jā, es šķiroju personīgi, jā, bet nezinu, kā tur tālāk viss notiek. Par visiem iedzīvotājiem es nevaru atbildēt. Es atvainojos par Preļu saimnieku, jā, vai Preļu saimnieku šķiro atkritumus? Preļu saimnieks arī šķiro atkritumus, jo pretējā gadījumā izmaksas būtu vēl lielākas. Atsevišķus veidus šķiro. Ne visu, protams, bet, jā, tad sadzīves tehnika, kartons, plastmasas, stiklas, jā, bet Jā, paldies par atbildēm, bet es domāju, to varbūt arī jānoskaidro, jo likumā ir rakstīts melns uz balta, teiksim, par apglabāšanu, un vienkārši lūgums noskaidrot. Labi, paldies. Ārijas Vucāns. Jā, tā kā šeit deputāti pieskārās šim izmaksu jautājumam, tad, protams, ka atbilde jābūt godīgai, ka atsevišķi nododamās, sevišķi nešķirotu atkritumu, teiksim, izmaksas tikai pieaugs, tas ir skaidrs, un lai kopumā iedzīvotājiem izmaksas, teiksim, stabilizētu, tad šeit tas jautājums viņš savādāk ir jāskatā, tad, un mums ir jārūpējas par to, lai būtu vairāk atkritumu šķirošanas laukumu, tad man ir jautājums izpildirektoram, vai rāds ietvaros šobrīd ir kaut kādi paredzami iespējamie finansējumi, ko arī tieši Preļu saimnieks varētu tātad iegūt, lai mēs vairāk šķirot atkritumu laukumus izvietot, attiecīgi būtu jānodot mazāk nešķirotie atkritumi, attiecīgi izmaksas arī iespējams tad varētu samazināt. Tātad vai kaut kādi projekti, kuros Preļu saimnieks varēs finansējumu saņemt šādiem mērķiem, ir kaut kur tuvākā laikā vai vidējā termiņā paredzami? Tuvākajā laikā ne, pa vidējo termiņu iespējams, ka jā, bet es paskaidrošu varbūt tādā kontekstā tā, kādu brīdi Sijā Preļu saimnieks nebija atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja. Tagad konkursa kārtībā izraudzīts pretendents, un viņš ir aktīvi ķēries pie atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Tā skaitā iet runā arī par atkritumu, par piedāvājumiem palielināt šķiroto atkritumu laukumus, un iespējams būs arī priekšlikums, ka pie daudzdzīvokļu mājām, tur, kur ir nešķirotie sadzīves atkritumu konteineri, ka tie būs pieejami tikai attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem. Tā, paldies par jautājumiem, kolēģi. Mēs droši vien, ka organizēsim atsevišķas sēdes par mūsu kapitāla sabiedrībām. Gan par Sijā Preļu slimnīca, gan par Sijā Preļu saimnieks, un tad droši vien, ka būs gan šo uzņēmumu vadība, kas šobrīd ir vienā personā, pagaidu variantā, ja, un arī izpildu direktors un iespējami arī attiecīgi nodaļu vadītāji, tā, kas attiecās uz Preļu saimnieku, bet uz Preļu slimnīcas vadību, tad arī droši vien, ka galvenais ārsts un varbūt arī nodaļu vadītāji, bet šo mēs organizēsim un ar katru uzņēmumu izrunāsim tātad visus šos jautājumus, kas ir aktuāli, kā saredz nākotnes attīstību. Tā, ka... ja tā, tad man jautājums, vai plānojas tad kaut kādā pārredzamā tuvākajā, teiksim, laikā izsludināt konkursu uz valdes priekšsādātāju Preļu saimniekam? Jā, dokumenti tiek gatavoti.
Jā, tas notiks tuvākā laikā. Lūdzu, vēl jautājumus? Tā, ja nav, tad vai debatēs kāds? Jau debatējām jau. Tā, tad aicinu balsot par sagatavoto tātad 28. lēmumu projektu. Par 13, pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. 29. par atļauju Preļu nodu domas priekšsēdētāja vietniecei Marutai Pļūdai savienot amatus. Tā, vai Inese Pedāne mums ir? Inese Pedāne ir seminārā par iepirkumiem, tāpēc es varētu īsi nokomentēt. Tātad ir saņemts Preļu nodu domas priekšsēdētāja vietnieka Marutas Pļūdas iesniegums ar lūgumu atļaut apvienot amatus biedrībā Sabiedriskais centrs Līči un biedrībā savai skolai. Tā kā lēmumu par amatu savienošanas atļauju vai neatļaušanu pieņem pašvaldības domē, tad ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts un tas ir deputāta lēmums. Lūdzu, vai ir jautājumi? Tā, neredzu. Vai debatēs kāds vēlas? Tā, arī neredzu pieteikumus. Tad, kolēģi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Desmit par, pret nav, atturās 2, 1 nav piedalījies. Tātad lēmums pieņemts. Paldies. 30. par telpu nomas līguma izbeigšanu. Tātad ir Sija Aksel iesniegums. Došu vārdu Ilonai Žukovai. Lūdzu. Labdien! Tātad ir saņemts Sija Aksel iesniegums ar lūgumu izbeigt telpu nomas līgumu, kas ir noslēgts jau kopš 2009. gada 30. marta sakarā ar to, ka veikals tiek slēgts un tiek tātad veikts cits uzņēmējdarbības veids. Un iesniegumā ir minēts, ka uzņēmējs vēlas izbeigt līgumu ar šī gada 7. novembrī, ņemot vērā, ka parādi nav uzkrājušies un nomnieks telpas atbrīvos līdz šā gada 7. novembrim, ir uzskatāms, ka pašvaldība var vienoties par šo izbeigšanas termiņu 7. novembris, neņemot vērā līguma 5.6. punktā noteikto, ka būtu jābrīdina 1 mēnesi iepriekš, respektīvi tādā gadījumā būtu jāizbeidz tātad mēnesi vēl vēlāk. Paldies, paldies, Ilona. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Tā nav, vai debatēs kāds vēlas? Arī neredzu pieteikumus, tad aicinu balsot par sagatavoto 30. punkta lēmumu projektu. Trīspadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts. Tā, un 31.
darba kārtības jautājums par pabalstu piešķiršanu. Tā došu vārdu deputātam Raimondam Rubinam. Tā, labdien, kolēģi. Sākšu ar to par pabalstiņu par brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm. Stāsts bija tā, ka pie manis vērsās iedzīvotāji, bērni vecāki, kas nebija informēti par to, ka viņiem ir jāraksta iesniegums sociālā dienesta vai labklājības pārvaldē, lai viņiem piešķir brīvpusdienas. Es nezinu, kā tas bija, tā informācija nebija pieejama, kā tā bija vaina vai nepietiekoša informācija. Un pēc tā visai es griezos labklājības pārvaldē, un tur man atbildēja, ka pēc viņu nolikuma termiņi ir nokavēti, un par septembri mēs bērniem, kam bija paredzēti līdzekļi brīvpusdienam, mēs nedrīkstam izmaksāt, un tāpēc es rakstīju iesniegumu uz domi, jo mēs deputāti varam lemt par līdzekļu piešķiršanu tiem bērniem, kas nebija iesnieguši iesniegumu. Un es saprastu, ka tas būtu 1 vai 2 bērni, bet tie 34 bērni un 23 ģimenes. Aicināt uz priekšdienām, man liekas, skolas vai direktorus vai klašu audzinātājs e-klasē un WhatsApp grupās to informāciju pasniegt, lai nebūtu tādi vairs jautājumi jāskata. Un tā kā aicinātu atbalstīt priekšlikumu un piešķirt tām ģimenēm brīvpusdienas par septembra mēnesi. Tā. Varbūt ir kādi jautājumi. Paldies, lūdzu. Es tikai gribēju precizēt. Jā, Juris Erts, jautājums, lūdzu. Jā, atbalstāms priekšlikums. Vienīgi man ir varbūt priekšlikums uz turpmāko, kad, ja mēs labi zinām, ka mums noteikumos ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm šis atbalsts pusdienām, tad varbūt tās nevajag likt tiem vecākiem vai doties uz pārvaldi vēl rakstīt papildus iesniegumu. Man šķiet, ka labas pārvaldības princips būtu samazināt šo birokrātiju un, ja labklājības pārvaldē ir šī informācija par ģimenēm, kuras ir daudz bērnu un mācās mūsu izglītības iestādes saraksti ir pieejami, vai arī izglītības iestādes šo sarakstus var dot labklājības pārvaldē, un vienkārši, lai tas notiek automātiski, lai nevajag tiem vecākiem iet katru gadu rakstīt liekus iesniegumus. Varbūt, ka šo ir vērts arī, tad, kad mēs caurskatīsim arī citus nolikumus, kas šodien izskanē domas sēdē, tad arī šo pārskatīt. Tā, paldies par ierosinājumu, jā. Raimonds vēl ar... Jā, es atvainojos skaidrīt. Jūries tieši par to biju šodien aizbraucis pie labklājības pārvaldes vadītājas Sandras Sprindžas, un viņa teica par tādu priekšlikumu. Es viņai teicu, ka mēs varbūt automātiski daudz banku ģimenēm. Viņa teica, to mēs varam, bet tad ir jāmana nolikums. Uz priekšdienu jāmana nolikums un nevajadzēs, nebūs tādus pārpratumu. Paldies. Tā debatēs skaidrīt. Es pievienojos, kungi, jūs teiktiem, absolūti vajadzētu mazināt birokrātiju pēc iespējas. Jā, vecāki ir brīdināti e-klasē, es personīgi katru gadu sūtu lielu, bet ir dažādi apstākļi iespējams, jā, un mums ir iespējams mazināt birokrātiju, un ir iespējams mainīt nolikumu. Mans arī priekšlikums mainīt nolikumu. Jo labklājības pārvaldes zina tās ģimenes, kuriem pienākas šis, tāpēc... Paldies, kolēģi, par ieteikumu. Tā Marutai aplīda vēl. Jā, tā kā es atbildu par šiem jautājumiem, tā mēs arī strādāsim pie šī nolikuma izstrādes, ja tikai var, tad labklājības pārvaldē ir pieejami šādi dati, tad, protams, lai vecākiem nevajadzētu rakstīt iesniegumus un nebūtu pēc tam arī sajūta, kurš nepateica, kurš varbūt nezināja, kurš aizmirsa, kuram laika pietrūka, jā, tā kā pārskatīsim šo nolikumu un virzīsim vai uz nākošo vai uz nākošo domas sēdi. Paldies. Tā, tad vairs neredzu būtu pieteikumi, tad arī debatēm, tad kolēģi aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
pār 13, pret nav, atturās nav, tad lēmums pieņemts. Tā, paldies. Tātad līdz ar to, kolēģi, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti šodienas sēdi slēdzu.